Sveiciens šeit no Funky Town studio. Mani sauc Mārtiņš, arī zināms kā Makrē. Kopā mani ir Dimitrijs. Mēs šeit Funky Town studios esam pasniedzēji. Es pasniedzu mūzikas producēšanas nodarbības ar Logiku. Dimitrijs ir oficiālais Ableton pārstāvis Baltijā. Viņš labāk pārzina Ableton, un šodien mēs esam šeit Funky Town telpās, lai iziet cauri Abletonam, jo tā nav man draudzīga vide. Es visu laiku esmu producējis mūziku Logikā. Tāpēc man būs interesanti uzzināt, ko tu man var iemācīt šodien. Tur, principā, viss izskatās ļoti līdzīgi, tu jau pats zini. Ir dažas lietas, kas cilvēkiem šķiet nekomfortablas, bet īstenībā, ja saprast, kāpēc lietas ir organizētas tieši tādā veidā, kā viņi ir, tad viss paliek ļoti logiski. Šodien arī pamēģināsim dažādus rīkus. Es nesen atradu pluginu, kas saucas MuseSpark. Kas ir viens no daudzajiem AI pluginiem, kas tagad ir apkārt. Tagad ir liels trends, un man viņš patika, tāpēc, ka viņš ļauj tev uzsākt ideju ļoti labi. Viņš ģenerē akordus, bet ģenerē pēc prompta, ChatGPT stilā. Šeit Abletonā viss ir seku. Tu jau zini, ja, ir iespēja strādāt ar diviem skatiem. Šis skats ir gan mikšerpults. Starp citu, jaunā Abletona viņi uztaisīja tā, ka tu vari visus trīs skatus redzēt. Ja? Tu vari strādāt ar notēm, šeit ir ierīces, un augšā ir tas mikšers un tas dzīvais live performance apgabals. Šis ir live view, un otrs ir performance view vai arrangement view? Šitais saucas session view, tas ir principā live view, vai viņš paredzēts didžejošanai un tā tālāk, a otrais ir arrangement view. Šis ir klasiskais. Ja kaut kas no tiem parametriem nav skaidrs, vienmēr pa kreisi, šeit ir komentātors. Viņš tev skaidro, kas ir kas. Uz viena ceļiņa man stāv plugins, kas ir MuseSpark. Otrajā es vienkārši ielieku jau priekšsagatavu instrumentu. Tas ir tāds Rhodes instruments. Tad ar MuseSpark mēs varam atvērt, uzsākt jaunu sesiju, varam kaut ko ievadīt. Davai es varbūt uzģenerēšu to promptu uzreiz, jo man jau prātā sēž. Ja tev ir lielāka pieredze ar šo? Nē, es vienkārši rakstu Tas strādā gan ar akordiem, gan ar melodijām? Nē, viņš ģenerē akordus. Okay. Tur, melodijas arī no akordiem var atvasināt melodiju. Jā. Es gribētu šim AI toolim paprasīt. Generate as Latvian traditional music chords for dziesmu svētki. Please generate chords that make money. Yes, a lot of money. Tad viņš domā un ģenerē to komplektu ar akordiem. Es viņam uzreiz ievadīju to tonalitāti. Kurā tonalitātē mēs esam? Fa minors. Okay. Vispār populārākā tonalitāte bija kaut kur tā bilde. Ar statistiku populārākais pāris ir mi minors un sol mažors. Visi minori kombinējas ar kaut kādu mažoru. Ja? Tad šis pāris ar tonalitātēm veido visvairāk dziesmas vispār pasaulē. Viens tips, ko es varu ieteikt, ir cilvēkiem, kur nemāk spēlēt taustiņas, ja tu piesēdies pie klavieriem spēlēt tikai melnos taustiņas, viņi skanēs labi, jo tas būs. Un tā tonalitāte būs mi bemol minors. Mi bemol, jā. Tur vēl kaut kāds nots pa vidi ir, bet ja viss melnos paliec, tad skanēs. Okay. FM9 pirmais akords, un tad principā jā, ko es viņam prasīju, tā arī. Tagad jāizdomā kaut kādu sekvenci. Pēc man patīk Abletons, pēc kā tu spēlē, un pēc tam tev vienkārši jāuzspiež šeit. Un tā ideja un temps viss saglabājas. Šitā feature arī starp citu Logikā. Jā, daudz kur ir, jā. Citādāk strādā, Bet man patīk, ka tas kā tieši tas ir šeit organizēts. Jā, te tu vari to darīt pat nespiežot play, jo Logikā tas ir citādāk. Tas ir tāds variants, ka tu vari kaut ko uzlikt, bet es tev piedāvātu paņemt kaut kādu no bītiem. Kādi tie bīti vispār ir man šeit? Davai drīlīgo kaut ko. Tur, ritmiski nelimējas tās, kā būs ar 140. Jā. Bet, ja tālāk šito te ideju mēs gribam pārvilkt uz klasisko aranžējumu skatu, ja es vienkārši spiežu šeit Command C, pārnesu šeit,
atgriežu visu projektu uz aranžējumu skatu, kliks, bum, jā, Okay. viņi paliek šeit. Nu, tur labs skats, lai improvizētu, meklēt idejas un performēt, jā. Šeit mēs gribam būvēt, šeit vieglāk būvēt pašas dziesmas. Skaties, es spiežu uz Command L, tas liek lupu. Tas šitais atkartojas te. Un es principā varu arī es gribu šito ieslēgt. Lai būtu tas dzīvīgāks, jā. Un tālāk šeit, tajā klipa, ja, no C3 sākas tas pirmais FM9 akords, un pēc tam ir visi tie tensions. Pārējie, kas ir triggerēti. Jā. Un skaties, es vienkārši, tur daudz kas liekas, pirms tā es vienkārši taisu crop clip, metu ārā visu lieko. Tagad ir 8 bāri. Šis ir tāds intensīvs akords. Te prasās kaut kāds atrasinājums. Mēs varam palaist bītu. Nu jā. Tālāk ir, tie ir vienkārši, šis zīmējums ir vienkārši kontrolē. Tie nav tie akordi, un ja gribas kaut ko uzzīmēt vīrsu, basu, piemēram, melodijas, mēs neredzam pašus akordus. Tu vari izvilkt MIDI failus? Jā, mēs varam. Un tas notiek šādi, es vienkārši lieku uz to ceļiņu, kur stāv instruments. Es prasu, lūdzu, ieraksti man šo MIDI, jā, ko viņš saņem, un tad viņš ierakstīs tagad. Un, principā, ar to pietiek. Klipu, varu reģidēt, taisīt tā, kā man vajag. Piemēram, es varu kvantizēt viņu. Kvantizēt nozīmē, ka ja tu iespēlē kaut ko neritmiski, tu viņu izlīdzini, lai viņš būtu pareizi uz grida. Ja tas nav dabiski, kad akordi skan tā kā pačkas, jā, tad mēs varam Humanize, ne? Ableton ir ļoti viegli, viņi tagad jaunajā versijā pievienoja inčīgus MIDI manipulācijas visādus rīkus, piemēram, Strum, ļauj man šādas lietas darīt. Padara višķi dzīvīgāku, lai viņš nav tik Tieši tā, jā. pareizi. Tā, lai nebūtu tā kā, akordi sākas, visas notes sākas vienlaicīgi, jā. Es varu arī pamanipulēt ar velocity un tā tālāk, bet, šobrīd es to negribu. Varbūt ir laba ideja pamēģināt double time to visu paturēt. Un ko es gribu paņemt visu šeit un pateikt viņam, lūdzu, pamēģini man laiku pagarināt visam tam MIDI. Kā variants, jā. Varam basu taisīt? Maucam basu. Jā. Man patīk tas, ko viņš piedāvāja no akordiem. Ja tu viņam uzrakstīji promptu, tu man iedod šitāds akordus, bet viņam prasīja, hei, šis man varbūt bija par pozitīvu, iedod man kaut ko bēdīgāku, viņš arī uzreiz. Jā. Tu vari viņam pateikt, ka man ir tādi akordi, pants, un pamēģina man, un viņš tā kā saprato tavu verbālo promptu, jā, tu vari runāt ar cilvēcisko valodu. Par basu daram sekujoši. Es vienkārši paņemšu, es meklētāju ievadu 808, 808. Man ir visādi kīti ar 88. Tagad es uztaisīju jaunu MIDI ceļiņu, tas ir Command Shift T. Tu Abletonā pieturies pie oriģinālajiem key komandiem, vai tu kaut ko arī pats pamaini? Viņš nav baigi modificējums komandu ziņā. Es ieliku uz ceļiņā, jaunu izvedotā ceļiņā, tukšo sampleri, viņš saucas Simpler šeit. Tad, 808, un tad es taisu jauno klipu iekšā, un man stāv tonalitāte F minor, un tāpēc viņi ar to krāsu ir atzīmēti. Tu lilā krāsa ir tās gammas nots. Jā, mums taču vajag Fa, jā? Atkarīgs, kas mums pirmais akords ir. Starp citu, mēs uzģenerējam Fa minora, bet nav fakts, ka mums ir Fa minors. Jā, tu vari atvert MIDI. Jā. Man loģikā ir patīk funkcija, ka ja tu ievelc visus MIDI, viņš tev parāda, kas tas pa akordu ir. Jā, Abletonam mums būs alternatīva MIDI monitor. Tas ir viņā jau iebūvēts plugins, vai tas ir? Jā, tas ir iebūvēts MIDI. Tur tāds princips, ka viņam reāli laika jāatskaņojas, jā. Un tad mēs redzam G minor 11. Nav tā, ka šitais būs trešais.
kur viņš atrisinās. Trešais ir atrisinājums, jā, man liekas. Trešais tad būs do minors mums. Nu, tad mēs varam nomainīt projektā globālo tonalitāti uz C minoru, un šeit arī, lai būtu C minors, un tad, principā, viņš var arī palikt kā do. Tā, pamēģināsim ielikt pirmo notu. Un tad trešo varam likt uz do uzreiz. Pirmkārt, jā, es varētu iezīmēt abus divus un fona redzēt akordus. Tas ir parocīgi. Redzi, kur redzu lielāku plusu Abletonam nekā Logicam, ir tas, ka tev viņi ir katrs savā krāsā. Jo Logicā tu vari iezīmēt arī vairākus MIDI, bet tev viņi visi radīsies zaļā krāsā. Jā, skaidrs. Tad tu redzi, kurš ir kurš. Tas ir plus. Tu arī uzspēc fokus un tad vispār redzēt tikai to iezīmētu. Tie vispār būs pelēki. Plus punktiņš Abletonam. Un otrais, ko es gribu izdarīt, es paņemšu šo te beatu ar labu pogu, convert drums to new MIDI track. Un tad viņš pamēģinās to drill beatu parodēt par MIDI. Fakti, viņš neizdarīs to ideāli, ja, bet kika izvietojumus viņš čistā atradz. Es gribu to kika pozīcijās vienkārši nokopēt, ja, paņemt kiku, deaktivēt to MIDI, ko es tikai ekstraktēju no audio lupa, aiziet uz mūsu jaunizveidoto klipu. Vai tu taisīsi sidechainu? Nē, skaties, es vienkārši paņemšu šo te zīmējumu un ievietošu šeit. Un man būs, un viss, kas jāizdara, būs jāizēj šeit un jāuzspiež ligātu, lai tas notas. Un arī velocities izlīdzināšu, ja? Bass ir sinhrona ar kiku. Jā, faktiski bass, tā, kad seko kikam, palika tikai zīmējumu uztaisīt. Lai uztaisītu zīmējumu, kā mēs jau sapratām, jā, mums jāiziem abus divus. Viņš stāv uz fokusu un mēs redzam tikai notes, mēs redzam, kā nokrasot šo te kiku, 88, un mēs redzam akordus fonā. Un principā, jā, var vienkārši paspēlēties ar melodiju. Jā, šitas view, kad es redzu akordus un es redzu savu basa ceļu, tas ir ļoti parocīgi. Man šķiet, FL Studio arī līdzīgi ir. Jā, Logics tajā ziņā ir bišķi citā virzienā. Mēs varam tagad bungas uztaisīt. Jo mēs sākam no lūpa, bet gribas kaut ko interesantu. Gribas katru skaņu neatkarīgi kontrolēt un tā tālāk. Un tieši tāpēc šitais drumreks, ko es dabūju no lūpa, var tagad noderēt. Viņš ir super generic. Bet mēs varam viegli aizvietot lietas. Man vienkārši jāizēj uz kaut kādu sample packu. Manā gadījumā ir tie paši Cymatics. Cymatics pakas bija bezmaksas? Nē. Nē, viņiem arī daudz. Viņiem ir bezmaksas, jā, bet es zinu, ka viņas ļoti daudz izmanto hip-hopā. Jā, ne tikai hip-hopā, vispār ļoti populāri. Tātad man ir kiks, es tikai ievietoju kādu kiku. Man ir drobenis, drobenis nav slikts, bet es labāk ielikšu kaut ko vēl. Abletona jaunā ir iebūvēts tāds prikols, kā ir similarity search. Ko tas nozīmē? Viņš tavu biblioteku analizē, viņš ņem to sample, kas jau tagad ir aktīvs, ja? Un no bibliotekas vienkārši aizvieto uz kaut ko, kas ir pēc tembra līdzīgs. Arī tur machine learning tiek lietots. Viņš visu tavu biblioteku analizē un aizvieto vienkārši uz līdzīgiem sampliem. Next similar sample, šeit ir rakstīts. Viņš skan un es varu vienkārši uzspiest un davai kaut ko līdzīgu. Es pat neskatos savu biblioteku, es vienkārši, man bija doma vēl ar vokālu uztaisīt kaut kādu sample. Mikrofona kanāls pirmais, šito uz ARM. Autotunes mums ir, bet es autotunu lietošu pēc tam, post faktum jau. Pataisīšu kaut kādas vokalizācijas. Pēc tam vokalizācijām pamēģināsim samainīt tembru uz sieviešu, piemēram. Tu to darīsi arī iekšā Abletonā, vai tur ir pluginu? Plugins, ok. Es pamēģināšu ierakstīt, tur kā būs, tā būs. Tur daudz nevajag. Tad ņemam pluginu, piemēram, šitais tēm. Wow. Es negaidīju tādu rezultātu, jo es Sound ID biju tikai apskatījis mājaslapā, bet es vēl nebiju... Tā mums bija do minors, ja? Es redzu pielietojumu šim, kad tu uztaisi beatu. Tu pats ieraksti vokālu, tu izmanto autotune, tu izmanto Sound ID.
un tad tu, piemēram, tev ir vokālists padomā, un tu viņam nosūta demo, tā kā, hei, es gribētu uzskan šitā. Un ka tu pats vari iedziedāt, nevis, ka tev ir jāklausās vokālists, un tad jāizdomā, kā tu viņam to iestāsti. Bet šis ir ļoti spēcīgs triks. Un tur arī ir muzikas instrumenti, piemēram, var pamēģināt saksofonu melodiju iedziedāt. Jā, ar muti un tā tālāk. Dimitrijs man diezgan daudz iemācīja, bišķiņ vairāk kā pusstundā. Man liekas, kad es jau redzu brīžus, kad es laikam atvēršu Abletonu, nevis Logiku, lai vairāk paspēlētos un, protams, daudz dažādi AI rīki, ar kuriem mūsdienās ir vieglāk tikt pāri tiem radošajiem blokiem un daudz ko inšīgi izdarīt. Tas viss te, Funky Town Studios, Dimitrijs māca Abletonu, es mācu Logiku, piesakies un tiekamies studijās. Jā, labi, paldies.